gribu nofilmēt osi. Tagad jau bišku tā kā sāk plaukt. Un te var redzēt, ka viņam, rīktīgi viņam ir sēklas. Viņš viss ir rīktīgi ar sēklām. Un viņam ir kaut kādi, 25 gadi apmēram. Paģiešu bišku nostāk, lai var redzēt vainagu. Un pirms kaut kādiem 8 gadiem viņš bija kulaka resnumā. A tagad ir jau, rīktīgs jau baļķis veidojas. Rīktīgs stumbrens. Šis tāds interesants osis. Man šķiet, ka viņš ir tāds, mazi oši sastādījušies. Šogad man te mazāk vistas ir. Viena tikai. Un tad sastādījās oši sadīga no sēklām. Tas ir pilns. Un šitas ir tāds interesants osis. Skaists ļoti, protams. Bet viņš izskatās, ka ne jau baigi augsts un garš, ja? Bet viņš izskatās tāds tā kā, ka viņš uz platumu un ļoti ilgi varētu dzīvot. Pēc tā visa spriežot, ja, šādi koki viņi var būt kā tādi, daļai diškoki, ja, un ļoti ilgi dzīvot, jo viņi ir tā kā strupi. Un to viņi tā kā nelauž vējš, un vēl visādi citādi viņi ir izturīgi. Bet jau sāk plaukt. Te man blakus vēl viens atstāts ir. Un tas tāds vairāk stīdzē. Tas neziet. Tas vēl neziet, tas ir mazāks. Bet šis jau ziet. Es te gribēju vispār viņu nomērīt, cik viņš resnis. Vajadzētu sākt mērīt, pierakstīt katru gadu. Kāds pieaugums ir, jo īstenībā pieaugums viņam ir ļoti labs. Forši jau. Kad būs saplaucis, nofotografēšu vēlreiz varbūt. Kaut kā tā.